esam šajā vasaras vidū, nu jau var teikt, tajā īstajā pilnbriedumā, kad labi brekši jau ķerās, atbraukuši uz Varkaļu kanālu, precīzāk uz nakts copi. Pa spīti tam, ka šodien lija pirmajā dienas pusē lietus, vietas ir praktiski visas pilnas. Sanāk tā, ka ir jāgaida, ka kāds aizbrauks. Bet mums ir paveicies, mēs esam aizrunājuši jau vietiņu. Tā kā ieriktēsimies, uztaisīsim varībiņas, paskatīsimies, kā mums ies tajā nakts copē. Esam atbraukuši divatā uz Varkaļu kanālu. Runā, ka ten brekši labi ķerās. Protams, ir kaut kāds niansīts, pie kurām ir jāpiestrādā, lai viņus pierunātu, bet saķert var daudz. Šī vieta ir tāda diezgan specifiska ar to, ka, kā jau kanāla vidusdaļā ir diezgan liels dziļums. Tur ir tāda diezgan asa kants, un tad pakāpeniski nāk uz augšu viss tas dziļums. Vietā, kur mēs plānojam atšķirēt, ir diezgan daudz gliemeža, kas attiecīgi apgrūtina visu makšķerēšanas procesu, tāpēc būs ļoti svarīgi nomarķēties ļoti labi, lai negrieztu pavadas nost, pamatauklu, jo tur ir diezgan lieli un asi gliemeži. Mēģināsim atrast vislabāk potenciālo vietiņu, kur makšķerēt, un skatīsimies, kā mums ies tajā nakts copē. Šodien no barībiņām izmantosim 3 dažādus traperu produktus. Viens būs marcipāns, secret versija. Viens būs Breksis GST sērija melnais. Un trešais būs Linkaras secret versija Redworms. Klāt pievienosim pastačīno, zaļos cepumiņus, kas ļoti Breksim ir iemīļoti. Un, lai padarītu barību tādu smagu, bet irdenu, pievienosim klāt no trapera aromātu ar anīsu smaržu, kas padarīs to barību tādu foršu, smagnēju, jo šajā vietā ir tas, kad straume vienu brīdi var nebūt, vienā brīdī var būt ļoti spēcīga. Un līdz ar to, lai mūsu barības punkts klātos pilnvērtīgi un barība uz visām pusēm netiktu izšķaidīta, pievienosim klāt šo garšīgo dzērienu, kas zivtiņai arī ļoti tīkams. Barība mums būs tumša, lai Breksim katrā ziņā tumša barība labāk tīkama. Protams, varbūt gaiša no vienas puses varbūt būtu labāka šajā momentā, jo saka, ka uz gaišo barību sīkā zivtiņa tik traki neklūp virsū, kas Varkaļu kanālā ir diezgan daudz, it sevišķi pa dienu, kura ļoti traucē visu copas padarīšanu. Tāpēc šoreiz taisīsim melnu, jo ar viņu nevar tā īsti kļūdīties. Papildus visam šim vēl liksim klāt vārītus šķeltos zirņus un prosu, kā arī blenderēsim klāt kukurūzu, kas zivtiņai piedos tādu bagātīgāku galdu kopumā. Startā pievienosim puslitrīgos 2 trauciņus uzreiz. Lai barība kārtīgi pagarās uzbriest. Un otrajā mitrinājumā pievienosim klāt anīsu šķidru.
barību ieteicams mitrināt ir pakāpeniski, jo viņa labāk sadzerās un kļūst tāda gaisīgāka. Visās daļiņās forši ieiet un sadzerās, uzbriest labāk. Tāpēc labāk to darīt pakāpeniski, vismaz kādos 3 mitrinājumos. Tagad kāds 15 minūtes ļausim viņai kārtīgi sadzerties. Tikmēr iekārtosimies un sāksim tālāko procesu. Tātad pirmais mitrinājums ir uztaisīts. Barībiņa, redzēt, jau kāda sausai palikusi pilnībā. Tas nozīmē to, ka viņi ir ļoti labi sadzērušies ūdeni. Nākamais etaps tam visam būs tāds, ka pievienosim klāt anīsa šķidrumiņu, kuru atjauksim kopā ar ūdeni nedaudz. Liesim visu iepakojumu ārā. Apmēsīsim. Un lējam iekšā. Tā, barība ir lipīga un pamazām paliek ļoti tāda smagnēja. Līdz ar to tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Kā jau trapers, viņa ir diezgan rupjas frakcijas barība, izņemot GST sēriju, kas ir diezgan smalka. Bet, lai ķertu lielos brekšus, vajag šajā gadījumā kaut ko rupjāku. Jo konkurence te ir tāpat savā ziņā, un lai tu ķertu un kaimiņš nē, ziltiņu ir jābaro. Pagaidīsim vēl 10 minūtītes, kamēr ievilksies, un klāt pievienosim zaļos pastačīno sapumus. Kā jau iepriekš minēju, viena no svarīgākajām lietām ir labi nomarķēties. Tā kā te gultne nāk uz augšu, sākumā ir diezgan daudz gliemežu, un tiklīdz tiek sasniegts tā virsotne, tad tāds taisns diezgan gultnes ziņā, un smiltiņi ir apakšā. Tāpēc es gribu meklēt to vietu, kur ir robeža starp to smiltiņu un gliemežu vākiem. Tāda potenciālākā, labākā vieta varētu būt šajā gadījumā, lai negrieztu pavadas un pamataugli tik ļoti nost. Lai pārbaudītu gultni, kas tur vispār darās, mēs izmantojam tādus marķiersviniņus. Un vienkārši ņemam, metam iekšā un velkam. Tiklīdz kaut ko interesantu sataustam, varam ieklipsēt, iemest vēlreiz, paskatīties, vai viņš aptuveni tajā pašā vietā nokrīt, jo iekrītot viņš nāk vairāk tā kā uz krastu. Un, ja jūtam, ka īsti nav tā vieta, kur gribās, varam klipsi noņemt nost un mest atkal. Un šādi mētājot un skatoties, atrast savu potenciālo makšķerēšanas vietu. Vienu distanci gribu taisīt tuvāk, vienu taisīt tālāk. Šodien mēģināšu ar 2 makšķerēm ķert. Ja jutīšu to, ka pārāk ātri viss notiek, tad pāriešu visticamāk uz vienu. Drebulīts apakšā. Tas nozīmē to, ka gliemežu vāki. Es gribu sataustīt to vietu, kur ir robeža starp smiltīm un gliemežu vākiem. Lēzenāk viss ir, neraustoties. Ko, sākam baroties?
1,5 stundas aptuveni pēc barošanas. Skatīsimies, kas mums tur labs sanāca. Redzēju jau pušu pavilku. Aizķēris aiz spuriņas. Pirmā lāpstiņa. 1-0 manā labā. Nu ko? Naktis copu esam beiguši, gāja diezgan interesanti. Principā ķērās jau no pašā vakara, kaut kādiem 11. Vienam labāk, vienam sliktāk, kopējais loms, manuprāt, ir super. Tā nu parādīsim, kas mums ir šajās copu sesijā sanācis. Aptuveni kaut kā tā. Kaut kā tā. Kilogrami. Tur ir diezgan daudz. Ir labāki izmēri, sliktāki izmēri. Bet, katrā ziņā copa ir izdevusies uz visiem 100. Ko lai saka? Jābrauc copēt. Zivis ķerās copējot. Ja necopēs, neko nenoķers. Protams, ir visādas dažādas niansītes, kas varbūt tās palīdz vairāk tās zivtalas pierunāt, bet, katrā ziņā, jo biežāk brauks, jo labāk arī ķersies un rezultāti būs labāk. Tā kā tā.